principā realitātes sasniegšana tā ir tā pati galvenā tēma, jo tā liek cilvēku tādā izējas stāvoklī, kas es, kur es atrodos, ko es izjūtu, ar ko es kontaktējos, ko nozīmē priekš manis viss šī realitāte, ko es izjūtu, un viss, kas ir manī un ārpus manis, vai to var izmainīt vai nevar, par cik tas ir reāli, vai tas ir tikai kāds nereāls, dažādas lietas redzējumi, un par to Bāļu Salams mums raksta savos rakstos. Jūs ziniet, ka es tikai balstos uz pirmsavotiem, tāpēc mēs tieši šodien arī runāsim par pirmsavotiem, ko ir rakstījuši, kas sasnieguši augstākās garīgās pasaules. Un mēs tieši arī orientējamies izējot no viņu sasnieguma. Un mēs mācāmies, lai tieši pietuvotos šīm izjūtām, šīs pasaules uztverei. Un tā, grāmatas Zohar ievadā, ko ir rakstījis Bāļu Salams, punktā 34. Tev varbūt liekas dīvaini, kas atrodas mūsu pasaulē. Tas ir par mūsu atrašanos mūsu pasaulē. Es vēlos tev paziņot, piemēram, mūsu redzi, kad mēs redzam savu priekšā lielo pasauli, to šo dižanu piepildījumu, tad, kad mēs redzam, kas ir pirms mums. Jo mēs redzam to, kā nepatiesība, tas, kas ir mūsos. Par to jau mēs esam runājuši. Jo, principā, eksistē tāds mans es, ko mēs attēlojam, kā manas smadzenes, un šeit nokļūst 5 informācijas avoti. Redzes, dzirdes, smaržas, garšas, tāda mēja tā saucamā, un taustas. Tā kā 5 pirksti. Un šīs visas sajūtas, taustas ne tas, ko es to sajaustu, bet tas, ka es sajūtu sevi, sajūtu visu apkārtējo. Taustas tas tāds ļoti liels, plašs lauks. Tas viss iekļūst mani iekšā. Un šeit kaut kādā veidā viņi summēs, un pēc tam es jūtu tādu ekrānu, te tāds ekrāns. Uz tā es izjūtu bildes. Šī bilde arī ir mana pasaule. Šī bilde. Tas ir mana pasaule. Kas notiek ārpus, kas iedarbojas uz maniem sajūtas orgāniem, es nezinu. Es zinu tikai to, ko es izjūtu. Ja mani orgāni izmainītos, ja izmainītos mans aparāts, ar kura palīdzību es arī to visu izpēju, summēju, uztveru, attēloju, tad arī man būtu cits attēli. Tad mana pasaules bilde atkarīga no daudzām lietām, no šī projektora, kas spīd, tā atkarīga no tās skaitlojamās mašīnas, kas apstrādā visu šo informāciju, viņa atkarīga no savstarpējās saiknes, no atmiņas, kura ir manī. Un vēl no ļoti, ļoti daudziem datiem, kurus es nezinu, jo no kuriem mēs zinām, kas notiek smadzenēs. Un es nezinu, kādā mērā tā ir atkarīga no tā, kas atrodas ārpus manis. Tāpēc tas, kas mūsu zināms, mūsu zinātnē ir teikts, ka, piemēram, mūsu redzi, tad, kad mēs redzam šo apkārtējo piepildījumu, jo to mēs redzam ne jau patiesībā, ne jau šeit, bet mēs to redzam sevī, tikai sevi iekšā. Tas ir tajā smadzendaļiņā, to paraugs kā fotoprāts, projektors šis, ja? Viņš stāv šeit tāds smadzenēs. Un viņš mums zīmē šo visu redzamo. Bet vispār viņš runā, ka radītājs ir radījis mums tādu kā linzu, kas apgriezta visa mūsos,
lai mēs var redzēt to no ārpuses, ārpus mūsu smadzenēm, tas ir mūsos. Visu, ko mēs redzam sev iekšā, tas viss iziet caur kaut kādu linzu, un it kā projicē šeit, it kā šajā ekrānā. Tā mēs tā to jūtam, to it kā apgrieztu. Mēs zinām, ka mēs ko redzam, tas it kā apgriež. Pat arī mūsu acis, jā, pēc principa apgriež, kā līdzi pretē apgriež, tādā veidā. Tas, kas ir šeit, tas ir otrā pusē ir otrādi apgriezta. Tas ir tikai viens tāds no elementiem, tāds inversijas, ko mēs uztveram, bet principā mēs uztveram visu inversi. Viss, kas mums liekas ārpus, būtībā atrodas, tas viss atrodas mūsos, tikai mūsu iztēlē. Bet kā tad mēs izjūtam? Jā, es taču izjūtu visu, ka viss ir ārpusē, tāpēc es jūs redzu visus ārpusē, visu pasauli, kas ir apkārt. Kā tad tā tas ir varbūt manī iekšā? Un tieši par to arī viņš mums runā. Kaut arī to, ko mēs redzam, kas priekš mums nav realitāte. Bet mēs esam pateicīgi tam augstākai vadībai par to, ka mūsu smadzenēs eksistē šī linze, kas principā it kā mums melo, kas mums apgriež visu, kas ir sev uz āru, ļaujot redzēt un sasniegt to, kas it kā ir ārpus mums. Kāpēc viņš tādā veidā mūs radīs tā? Lai mēs būtībā izteiktos, kas ir mūsos, it kā, ka tas viss ir ārpus mums. It kā tas mēs melojam paši sev, jo visi jūs atrodaties manī, viss šīs pasauli kosmos, to es tikai uztver sevī. Kāpēc tas viss ir vajadzīgs? Runā Bāļas Lams, kā šo mums dota iespēja apgūt, būt zināšanas, rast spēlījuši skaidrību, izmērīt katru priekšmetu no ārpuses. Un ja nebūtu mums šī, tad mums nebūtu šo zināšanu. Tas ir kā? Iedomājies to visu ārpus sevis, jo iznesot to ārpus sevis, es būtībā radu iespēju apgūt īpašību, izēju no sevis. Bet tas man ir nepieciešams priekš tā, lai kļūtu līdzvērtīgam radītājiem. Tātad šī ilūzija, kas eksistē mūsos, tas, ka mēs izjūtam pasauli kā ārēju, iekšējā vietā, kaut arī viss principā tas ir mūsos. Iedomājieties, ka vispār šī visapkārt nekā nav. Eksistē tikai es, kuram kārbiņā iekšēji, viņa smadzenēs kaut kur eksistē kaut kāda sajūta. Bet apkārt nekā nav, pilnīgs tukšums, tumsa. Un tikai manī iekšā eksistē kaut kāds iztēle. Un tā es sevi izjūtu. Tas ir mans es, vairāk nekā. Un tagad es nevaru iziet no sevis nekādā veidā, neko izjust, bet apkārt manī atrodas radītājs. Kā tad es varu iziet ārpus sevis? Kā es varu izjust viņu? Jo es izjūtu tikai to, kas ir manī. Priekš tā, lai dot man iespēju iziet ārpus šī visu izjust viņu. Man ir radīta šī ilūzija. Viss, kas ir manī, tas nav manī, bet tas ir ārpus. Ne manī iekšā. Un es tagad, sākot ar savām piepūlēm, adaptēt šo realitāti sevī, tad tādā veidā es cenšos šo it kā patiesību, ko es jūtu sevi it kā ārpus manis,
adaptēt sevi iekšē, kas ir it kā patiess. Un vienmērīgi ar to mācos pievilkt uz sevi iekšā radītāju. Tas ir, dodot man šo ilūziju, eksistējuši kaut kā ārpus manis, radītājs palīdz man, kā pieķerties viņam, sakt ar viņu it kā šo pasauli, kā ir ārpus manis, un viņu it kā paņemt, un jūs abus it kā iet man iekšā. Tāpēc viņš saka, tā arī attiecībā pret dvēselisko apziņu gudrību. Neskatoties uz to, ka visas izmaiņas notiek iekšēji mana es to visu izjūtu. Neskatoties uz to, ka izmaiņas notiek iekšēji manī visās, jo kaut arī viss tiek arī redzēts, viss tam dodošajā, visas šīs zināšanas, visas šīs baudas, šo nodomu radītāju, to, ko es redzu ārpus sevis, palīdz man it kā ievilkt radītāju, viņa īpašības, ievilkt iekšā sevī. Ja man nebūtu šīs ilūzijas, tas eksistē tikai sevi, un nevarat iedomāties, ka kaut kas arī ir ārpus manis. Tāpēc arī viņš saka, ka pateicoties šai ilūzijai, mēs sasniedzam šo dievišķo ilūziju, šo būtību. Un to ienes sevī. Var par to it kā spriest par piemēru. Tas, ka mēs visu redzam sevi priekšā, kaut arī katrs domājušs cilvēks, jau par to arī tagad runā zinātne, ka viss redzamais ārpus mums atrodas tikai mūsu smadzenēs. Tā arī dvēseles. Tā arī dvēseles. Neskatoties uz to, ka viņas redz visus objektus ārpus sevis, kad radītājs it kā kas ir ārpus manis, tomēr viņiem nav nekādas šaubu, ka viņš sasniedzot šo radītāju, sasniedz to sevī. Nav šaubu arī tajā, ka viss, tas notiek arī viss viņos, bet nevis radītāja, jo mūsos nav radītāja. Tāpēc galīgā sasniegšana, kad tu sasniedzam visu to pasauli, kad es plus pasaule, plus radītājs, vienlīdzīgs vienīgam. Tas ir viss viens. Tas viens un viens vesels, jo nekā cita nav. Un viss tas atrodas tikai manā apziņā. Punkts 35. Ievads grāmatā Zohar. Jūs iedomājaties, ka tas rakstīts, ko ir runājuši kabalisti, kad viņi to es tā teikšu, 4-5 tūkstoši gadu iepriekš. Nopietni. Un par cik, kad teiktais atsaucas uz pasaules uztveri, ka tikai lasošais to saprastu, man ir jāapsaka vēl zelta vārdi šajā zelta grāmatā. Cik esmu spējīgs, ir teikts tā, ja cilvēks pajautās, jo ir teikts, ka nevaram mēs skatīt šo garīgo it kā bildi, jo tā neuztveres it kā garīgā. Tas tie spēki, kas ir ārpus šīs pasaules. Garīgais tas ir spēks, tas ir bez matērijas. Bet kā tad
ar radītāju, kad būtu kaut kādi tur vārdi, vēl kā tad mēs, ar ko mēs savstarpēji tad rodam saikni, ar ko sarunājamies. Jo ir teikts vairākas reizes rakstos par to radītāju attēlu, kā mēs to atklājam šo kā attēlu, kā domājam. Jo ir teikts, ka visas saknes, visu pasauli un vēseli, tas ir mūsu vēlmes. Tas ir saknēs, kuras atrodas. Viņa saņem no visas tās īpašības. Un pieņemot sevī šīs visas īpašības, tiek uztverts kā iztēle, tātad eksistē, tātad Dēvids saucamās sfirotas, un pēc tam to iedarbība uz saucamo sfirotas, ko sauc par vārdā Malhut, tas ir to, ko uztver saucamā Malhut, tā saucamā ir iztēle. Kādā veidā tas tā tiek uztverts? Šī iztēle, ko mēs saucam sfirā Malhut, runa ir par to, ka šī gaisma tiek izplatās uz radījumiem. Tad saistībā ar šo iztēli, tas ir ne viņa pati, bet tā kā to uztverošais. Mēs nekad neredzam nekādas objektus ārpus sevi, bet redzam tikai to visu sevi iekšā, attiecībā, kā mēs to uztveram. Šeit tur augstākais un tur pa vidu es. Jo te es radīju tādas īpašības, un te sev uz ekrāna es arī to uztveru. Bet būtībā viņam nav nekādas objekta, jo viņš viss eksistē tikai manī, bet nevis ārpusē. Un tāpēc ir teikts, ka neskatoties uz to, kā radītājs, kas saka radījumiem, neskatoties uz to, ka es iztēlojos jums jūsu kā īpašībās, jūsu redzējumā, jūsu iztēlē, ar ko jūs salīdzināsiet mani, kam esmu līdzīgs viņam, jo pirms tiek radītājs, viņš radīja tieši formu, jo nebija nekādas formas, jo ko viņš ar tiem to grib teikt? Te kā nav vienkārši vārds, ko mēs sasniedzam? Sasniedzam radītāju ar savām īpašībām. Te mums ir vēlme. Mēs zinām, ka mums ir 620 vēlmju. Un šīs 620 vēlmes, par cik viņas var, tas ir kā pikselīši, kā bildē, kā mēs zinām, elektronu pikseli. Par cik viņi var būt vairāk, mazāk, kur vairāk, kur vēl mazāk, par cik viņi var būt līdzināties kā radītājiem, bet te augšā kaut kāds augsts lielā gaisma, kad tā saucamā vienkāršā gaisma vai baltā gaisma. Tas ir uz šī ekrāna, uz kur atrodas viņi. Tas ir ekrāns, uz kura tiek projicēts. Projicēts dažāds bildes, attēli vai pasaule. Šis pasaules attēls, tas ir manu īpašības, tas līmeni tam vienkāršajai gaismai, jo šis attēls ir tāds no tiem kontrastiem, tiem punktiņiem attiecībā vairāk vai mazāk, tas ir manis, attiecībā pret šo gaismu. Tas ir šīs vēlmes, cik viņas attiecas, viņas zīmē, katra mirklī viņa zīmē šīs bildes saistību, kas uztveras, izjūtas mani kopējo manu vēlmi, un to es uztveru kā pasauli.
kā jūs, kā visapkārtējo, kas ir šeit. Tāpēc, ja mums būs radījumi, kuriem būs citas vēlmes, viņi izjutīs pasauli savādāk. Mums visiem eksistē adekvāta vienāda 620, un tāpēc mēs ar jums visiem izjūtam vienādu šo pasauli, bet garīgo pasauli arī tāpat paceļoties pa pakāpieniem, mēs arī to uztveram vienādi. Katrā pakāpienā. Tas ir, ja šeit paņemsim, uzzīmēsim mūsu 620 vēlmes no 1. līdz 620. Vairāk, mazāk, vairāk, vairāk, mazāk, vairāk, mazāk, vairāk, un tā tālāk. Tas, ka viņi pa augstumā, bet viņi ir dažādi. Viņi ir vēl ne tikai dažādi, bet viņi ietver sevī vēlmes, kuras izjūt arī sevi savādāk. Garšā, smaržās, dziļumos, taustē, visā. Viņi ir visi dažādi. Tas nav, kā teikt, 620 vēlmes, un viss. Un tas, ka visas šīs 620 vēlmes, katra no viņa pēc savas kvalitātes un kvantitātes, tieši šajā dotajā brīdī, viņas realizē, tas ir tas, ka es realizēju viņas sevī. Saucamo rešimo, tas 620 vēlmes. Katrā no rešimo ir 620 vēlmes. Atšķirība no tām ir, ka viņas katreiz ir lielāks, un vēlmes attiecībā uz to arī mainās uz lielāku, un arī uz to kvalitāti un kvantitāti. Tāpēc pastāvīgi redzam visādas pasaules mainomās, un tas ir pie tam katrā no mums, un arī, kas arī savstarp arī saistīts. Tāpēc mēs visi esam iekšā, nododam viens otrā šīs īpašības, atrodas sevī visos iekšā. Tāpēc šī bilde, kura šeit tagad parādās, attiecību uz pilno it kā pasauli, tas ir 100% gaisma. Tā ir gaisma. Bet man šī as, ja, tas ir procenti līdzvērtības gaismai. Tad sanāk, ka te tiek uzzīmēt iekšā vēlmes, kādā veidā viņas attiecas pret gaismu. Šis lauks, kuru es vēl neuztveru, šo gaismu, ja, tas saucas noslēptais. Tas kā slēptais no manis. Bet šis lauks, kur es uztveru, jo tajā es jau izveidoju savas īpašības saskaņā ar gaismu. Šis saucas par atklāto redzamo. Un kopumā to, ko es uztveru, šis pakāpiens, kā es izlīdzinājies, saucās mans pakāpiens. Pavisam tādu ir 125 pakāpieni. Tas ir, katru reizi es izjūtu šo pasauli iekšā sevī, atkarībā no šīs gaismas. Un nav nekā cita. Vai mūsu pasaule, vai augstākā pasaule, kādu vienu kaut kur un kā, jo ir radīta tikai viena vēlme. Un nav svarīgi, kur viņi atrodas mūsu pasaule, garīgajā vai abos, kā vēl viena vēlmes, nav svarīgi, jo radītāji tikai viena vēlme, ir tikai gaisma un klī, trauks, vairāk nekas. Tāpēc mēs visur uztveram šo salīdzinājumu starp gaismu un tilpni. Inversija, kā vēl, kur mēs redzam, tas, ka manī, kas ir atklāt, tas projicējas kā gaisma, bet kas manī nav sasniegts un slēpts,
tiek izjusts kā tumsa. Tas ir tas, kas ir aizsvītrots. Tīrais, ja, būtībā man izjūtams invers, otrādi. To, ko es izjūtu, it kā gaismu, kā sasniedzamu, saprotamu, izjūtāmo, bet tas, kas nav manī vēl sasniegts, kaut tas ir pilns tomēr gaisma, bet mēs to nesam sasnieguši. Un tāpēc manīm tā izjūtama kā tumsa. Tā ir tā inversija. Priekš kā mums tas viss ir kā vajadzīgs? Mums tas ir vajadzīgs, lai nejauktos pat šajā pasaulē, kad mēs lasām Toru Bībeli, un tur rakstīts, ka bija tautas, Izraēla tautas, bija tādi Ēģiptes ļaunums, viena no kā Nīlas upe pārvērtās par asinīm. Vai mēs esam bērni, kas stāstām viens otram pasakas, vai arī mēs esam ticīgie, kas visu uztver tā, kā tas ir. Jā, bija tāds bija brīnumi, jā. Vai tomēr mēs esam reāli cilvēki, saprotam, ka tas viss ir pasakas, un nekādu brīnumu nevar būt pasaulē, un arī brīnumu nav pasaulē, bet kā tad ar to, kā Tora ir ļoti spilgts dokuments, kas uzrakstīts pirms 1000 gadu, tas ir satriecošs pēc savas ietekmes uz cilvēku, šī grāmata. Ir tajā taisnība vai nav? Jā, it kā taisnība ir kaut kāda vēsturis, kaut kas ir ļoti labs romāns, kaut kādi dati, kas tur tiek uzrakstīti, kas ir pamatojas uz 10 baušļiem, tam līdzīgiem. Jā, it kā pareizi, tikai izņemot vienu, ka tie brīnumi, sakās, vai patiesībā tie ir, vai jūra izpēš tās, bija kāda jūra, vai bija paisums bēgums, vai dabas, tā izpētās jūra, atdalījās, un tad varēja tie pāriet it kā pa savus pāri jūrai, vai tur vēl visādi bija dažāda brīdumi, un to it kā mums grib it kā paskaidrot, bet tas nav. Pēc būtības šī visa nekā nebija, bet kāpēc ar to visu raksta? Kāpēc tad viņa raksta par tādām lietām, kā piemēram ūdens pārvēršas asinīs? Bija tāds vai nebija? Un te par to, kad man par to prasas, es neko atbildēt. Es zinu, kā to varu, bet pirms tam ir jānoiet šī lekcija par to, kā viss ir atkarīgs no tā, kas skatās uz šo pasauli, no sevis iekšējas, kad es skatos uz pasauli un atrodos tikai šajā līmenī pasaules, kas notiek šeit. Tikai šajā pasaulē. Un tad nav nekādu brīnumu. Viss, kas ir mūsu līmenī, pašā zemākajā līmenī, tajā līmenī, kurā mēs, jūs, atrodamies sākuma stādījā. Tas pilnīgi neesam līdzīgi radītāji, tas ir tas nulles līmenis, tas ir zemes līmenis, te uzrakstīs. Zemes līmenis. Ar to mēs piedzimām, tā mēs to uztveram, to mēs redzam ne līdzvērtību radītājiem, bet to, ka tas, kas atsumās šī pasaule, tas pat zemākais tāds līmenis. Tāpēc kabalā tas saucas tāds guļošais, neapzinātais līmenis vēl. Bet atklāta tā daļa, tad tā notiek, tad jau kādā saiknē uz radītāju. Ja cilvēks atrodas tādā zemes līmenī, tad nekas vai redzamais, kas ir Ēģiptē vai ar visiem kaut kādā sapratnē, viņš to uztver tā kā dabu. Bet ja no ševis iekšējas viņš sāk to iekšējo dabu sev sāk apzināties, tātad sāk pacelties uz to pirmavotu, ieslēdz šo iekšējo pasauli kā sevi, sāk sevi mainīt attiecībā pret to, tā tieši tad viņā notiek šīs izmaiņas.
tad tieši arī ūdens pārvērš par asnīm, par pienu un tā tālāk. Tātad priekš viņa šīs pārvērtības notiek kā normāla lieta, jo viss ir atkarīgs no tā, ko viņš izjūt šīs 620 vēlmes. Un ieejot un izejot no līdzvērtības tieši gaismai. Un tālāk viņš mums raksta, jā, tas ir grūts, to principā ir kā nākošās stundās jāstāsta, kas notiek arī pasaulē, kā ceļoties ejot pa šīm pasaulēm, pa šīm pasaules asijā, cerā, brijā, atcelūt, Adam Kadmont, līdz bezgalīgai pasaulē. Tādā veidā cilvēks pakāpeniski sasniedz pasauli. Tā, te mums bija kādi jautājumi. Kāpēc mēs vispār par šo te runājām? Tāpēc, ka pašā būtībā, ja mēs par šo nerunāsim, mēs nespēsim savienot sevī šīs visas pasaules sajūtas. Mums vienmēr būs problēma, būs daļēva pasaules kā uztvera. Tāpēc es vienreiz runāšu par augstākā pasauli, vienreiz par mūsu pasauli, vienreiz runāšu par ķermeni, otrais par dvēseli. Dvēsele ieslēdzas ķermenī, tā atrodas iekšē vai arī blakus, tā atnāk uz ķermeni vai iziet no ķermeņa, vai viņa vispār nav dvēseles, kā ķermenis bez dvēseles, vai ķermenis nevar būt bez dvēseles, un dvēsele pavada ķermeni, un kur atrodas vispār. Mēs vienmēr atrodamies tādās nepateiktās. Mēs par to nerunāsim, mēs par to neiedzināsimies, it kā mēs par to noklusēsim, bet būtībā Kabala neko neapslēp. Tur ir tā arī problēma, ka tieši otrādi tas viss ir jāizvelk no šīs kastītes un jāmēģina šis jautājums atrisināt, lai nebūtu nekāda problēma. Es, pasauli, dzīvoju, mirstu, ķermenis, atnāk un aiziet, piedzimst, nomirst, kur tas viss izzūd, kur es aizēju pēc šīs pasaules, kur ir man dvēsele, kur tā pārceļas, vai es eksistēju pēc savas nāves, kur šīs dvēseles eksistē, un tā tālāk. Viss tas kopā, viss to jāslas it kā vienā tādā attēlē, un sevi jāliek tādā veidā, ka iziet no tā, es tieši redzu pareizi to visu realitāti, un man nebūtu nekādu šaubu, un uz visu šiem jautājumiem es varētu pareizi atbildēt. Jebkurā gadījumā kaut arī priekš sevis, jo priekš citiem vēl grūti, kamēr izskaidros, kad viņi ievadīs viņu šajā stāvoklī, šajā attīstībā, pareizā attieksme pret pasauli. Bet principā tas ir nepieciešams, tā ir pati galvenā tēma. Tā runā, kad mēs to sākām saprast, kad mēs ieslēdzamies citos, ka nav neviena cita, ka tas viss ir mans viss ķermenis, ka jūs visi apkārt esat mani iekšējās, kas ir mani iekšējās daļas, un ar ko es runāju, kam es vispār pret ko attiecos, bet atdaru to, ka tāpēc, ka tajā veidā, kā es vēl neuztaru jūs visus kā kopības, kā viena vesela. Tāpat arī radītāji, tāpat arī man ir visu šo pasauli. Tas ir pareizi nolikt sevi attiecībā pret to realitāti, izējot uz ielas, nodarboties citiem cilvēkiem, ar radītāju, kur vien, kādā veidā uztverēt to sevi, no sevis iekšējās, saprotot to, ka kas ir apkārt šī pasaule, un tas, kas tev rādīsies tālāk kā radītāja, visu pārējo, augstākā pasaule, viss tev liksies ārpus tevis, tas viss ir tavā es. Ja cilvēks tā to pareizi saprot,
tad viņam visi jautājumi tiek risināti. Viņš pakāpeniski iet soli uz soli, viņam vairāk nav problēma. Problēma ir tikai tajā, ka vēl drusku vēl virzīties uz līdzvērtību. Tas ir kā sevi savā labošanā pat augstāko gaisu, tad arī viss notikas manī. Jautājums no Maskavas, ja viss atrodas manī, kā tad visu labot, kā attiekties? Mana grupa manī, katrs grupas cilvēks manī, kāda nākošās darbības. Mīļā Alise, tieši jūsu pareizā attieksme, iekšējā sevi īstā attieksme pret visu pasauli, kā savu personīgo, un arī jūs novedīs uz pareizo attieksmi, pret atbildību, pret atdevi un mīlestību. Kā jūs attiecaties pret savu ķermeni? Gribat vai negribat, bet jūs par to rūpēties, jūs to mīlat. Tāpēc šī daļa dota jums izjūtās, it kā tā attiec dod it kā jums. Ka it kā tā attiecas pret jums. Bet ir tāda daļa jūs, kas jums dota izjūtās inversna, kas atrodas it kā ārpus jūs. Speciāli, lai jūs pie tā piestrādātu un sāktu izjust to arī sevi un arī līdz ar to arī radītāju. Iemācītos šajā visā pasaulē, grupās, mums visiem, censties adaptēt to visu sevī, censties saprast, ka tas viss ir eksistē jūsos, un tā attiecībā pret to pēc šīm pūlēm jūs redzēsiet, ka izņemot jūs un mūs un radītāju, un reizē arī viņu varēsiet pievilkt sevī. Ja tas ir viss jūsos. Tālāk. Jautājums no Toronto. Realitātes uztvere. Tā ir tāda pieeja pie mācībām vai pie ikdienas dzīvēm. Tas ir kā jātiec pret visu. Tas absolūti pret visu. Nav atsevišķi mācības, atsevišķas dzīves vai personīgās dzīves, darbā vai vēl kaut kur, vai arī aizkapa dzīvē. Tā ir viena dzīve, viena realitāte. Nevar to sadalīt, sašķelt dažādās daļiņām. Tas, ka mēs to sadalījām, mēs nevaram atbildēt arī uz šiem jautājumiem tāpēc. Mums vienmēr bija kaut kāds nepateikts ķermenis un dvēseli. Vakar, šodien, rīt, bija tāda lieta, vakar, šodien, rīt, bija tāds vai ne? Būtībā nebija. Pasaule eksistē tikai mūsu iztēlē. Nav laika. Tā arī Kabala mums māca, ka viss būtībā īstenais eksistē ir ārpus laiku, vietas un virzības. Nu tā tālāk. Tas ir. Vai bija kaut kāds pirms 5 vai 50,000 miljardiem gadu atpakaļ? Manā uztverē es daru šos visus aprēķinus, un manas izjūtas dot man tādu parametru kā laiku, izņemot, kā man es neko nevaru teikt. Un to ar mums arī apstiprina arī tagad fizika mums laikos, ka tas viss tieši ir subjektīvās izjūtas. Un laiks teikt tur vai šur, kā vien vēlās, par cik, kā mēs to atklāsim sevī. Es saprotu, ka cilvēks, kurš atrodas tieši šajā zemes līmenī pašapakšējā, viņam nav šo problēmu. Viņš dzīvo, kā dzīvo. Manā priekšā šī pasaule es, vai kaut kā eksistēt, pabūt šajā, un mierīgi, teiksim tā, minimālu uztraukumu un pabeigt. Un dzīve izdevās. Bet ja mēs gribam patiesi iziet to īsteno, kur mēs eksistējam, tad mums jāiet uz līmeni, uz izjūtu to īsto realitāti. Tas ir cilvēks, kurš pareizi sāk uztvert šo realitāti sevī. Visu sevī.
viņš nedala sevi dvēseli, gars, šo dzīvi vai kaut kādu vēl garīgu, kaut kādu aizskapa dzīvi. Viņā nav šo rāmju. Priekš viņa viss viena realitāte. Un mainās tikai vēlmes. Grupas, vēlmes, paceļās šīs citu līmeni. Un tad citas vēlmes mainās citām. Un viņš neredz uz šo savu ķermeni, viņš izjūt šo ķermeni kā kopums, kaut kādu vēlmu šajā zemes līmenī. Un šis kopums manu vēlmu sakrīt, vai nomainās ar kādām citām. Tad tas viņā arī saucas. Tas viņā it kā atmirst, tas ir dzīvotiskais līmenis. Viņš to neizjūt kā atmirst, bet viņš redz kā nomaiņu uz citu. Vienkārši mierīgi. Tā absolūti un neizjūtot kaut kādas problēmas, kas ir saistībā ar mūsu nāvi. Tāpēc, ka viss atkarīgs no tā, kādās vēlmēs viņš atrodas pašlaik. Vispār šeit atslēga pie tā, lai atrast pareizo attieksmi pret pasauli. Jautājums nav vienkārši. To ir vairākas reizes sevī tā labi apstrādāt, izjust, censties no viņa neiziet. Vienmērīgi reāli eksistēt šajā pasaulē, un jūs redzēsiet, cik šī pareizā īstā it kā bilde, kura patiesībā apstiprinās un jaunām zinātniskām atklājumiem, šī visa inversija, to, kas ir ārpus mums, bet būtībā ir mūsos. Viss tas mūs noved pie apziņas, pie tā, ko mums gatavo kabala. Patiesībā šī pārvietošanās uz milzīgu pasauli, kur mūsu stāvoklis, kad mēs sākam just, cik viņi ir it kā subjektīva un pati minimālā no visiem šiem stāvokļiem. Kā uztvert realitāti, kad viņi dzird balsi vadītāji, kad viņi to dzird, jautājums no Kazahstānas. Tas nozīmē, ka tie, kas visu redz, tas cilvēks, kurš it kā visu zinoši, kurš sasniedz kaut kādu atklājumu radītāju realitātē, ja, šīs noteiktā līmenī. Tie, kas, zitnieki, ja, vai tie, kas pareģotāji, kas no šīs pasaules no brīvības, tas šajā posmā, ja jūs paņemsiet tādu grāmatu ceļš uz radītāju, to uzrakstīs Kavojas Ramhaļs, kurš dzīvojas Itālijā 16. 17. gadsimtā. Tad tur viņš arī rakstīja. Viņš tur ļoti labi mums izskaidro visu šo ceļu un norādīja, kādos pakāpienos saucas cilvēks, kurš atrodas šajā līmenī. Tas, kurš zina, pareģotājs, ir tādi pakāpieni, kad to dzird, tā ir dzirde, it kā tā dzirde, tā nav mūsu dzirde. Un tā ir redze, ka pareģotāji viņi redz. Viņi saka, man bija balss, vai es redzēju. Tas šis pakāpiens, tās īstenās, par to, ko mēs tagad arī runājām šodien, kas par vienu pakāpienu augstāk nekā mēs. Bet tas viss izriet un aprakstīts visas kabalistu jau grāmatās, tikai izejot no šī punkta redzes, kuru mēs šodien arī aprunājam. Jautājums Sergeja no Kievas. Par ko viss pasapkārt mums ir iluzora, to, ko mēs iztveram šiem 5 sensoriem, tad iznāk arī radītājs ir ilūzija, jo mans jā, viņu uztver
tiem pašiem sensoriem. Protams, dargais Rioža, protams, jo radītājs ir ivritā, ja? Jums pilnīgi taisnība. Viņš saucās bo, rē. No diviem vārdiem bo un rē. Bo, tas ir atnāc, un rē ieraugi. Atnāc un ieraugi. Atnāc un ieraugi. Tas ir tu atnāc, un tu vari redzēt, kas tas ir par radītāju. Tieši saviem sasniegumiem, savām iekšējām īpašībām, bet ne ar to, ka viņš ir tāds tur. Viņš nav tāds. Viņš tev zīmēsies tāds, vai dzirdēja, vai redzēja, vai iekšējā, garīgā, tādās kā tavās sajūtās, kas atbilst tavai gaismai. Mēs sakām, ka tā ir vienkāršā gaisma, tas pats augstākais līmenis, vienkāršā gaisma. Tas ir, ka pasaulē tavā saskaņā šo dabu, tu arī redzēsi tādu radītāju, kādā tu līmenī būsi, te būs tava iztēle, pirīgā no tava līmeņa. Te ir miljons, var stāstīt, vienalga vēl tiks nevarēs izskaidrot visus mūsu izskaidrojums, izjūtas, analīzi, visu sintēzi, viss ir šeit. Nekā vairāk nav, būtībā ir tikai vēlme, ir gaisma, un tā iztēle, tā radītāja. Tas ir līdzvietīga radītāja, un tā ir vēlme. Vēlme uz gaismu. Vēlme uz gaismu. Tālāk. Mums vēl ir, tā mēs tā atbildējām. Mūsu pastāvīgais klausītājs no Palestīnas. Viņš vispār saprot krievu valodā, to var saprast, jo mums arī viņš raksta krievu valodā savus jautājumus, viņš laikam ir mācījies Krievijā. Ja cilvēks apstīsies spogulī, tā redzēs savu ārējo iztēli, kur var atrast tādu spoguli, ko redzēs savu garīgo. Ahmed, tas atrodas mūsos. Mūsos atrodas šis spogulis. Tas ir, ja jūs sākat uztvert ārējo pasauli, kā spoguļu attēls, viss tas, kas notiek jūsos, te jūs pilnīgi trāpiet punktā, jūs no spoguļa nonākat realitātē. Realitātē jūsos. Bet tas, kas ir ārpusē, tas ir ilūzija. Priekš tā, lai jūs spētu tādā veidā iemācīties šai tehnikai, redzēt šo ārējo, iekļaut sevi, un tādā veidā vienīgais, kas jums eksistē šajā radītājā, ir gaisma. Tad jūs arī spētu to, ieņemot visu, katru bildi sevī, spētu to pilnīgi ieņemt sevī, daļas, ieņemt šos attēlus radītāji līdz tam stāvokļu brīdim, ka viss šīs attēles, kad viņas sakrautos vienā kopīgā iztēlē, kopā būtu vēlme, visi ekrāni, un būtu visas iztēles radītāji. Tas jūs un radītājs pilnīgi saplūstu kopā. Pilnīgā saliedētībā, arī to arī ir jāpierk. Tas arī viss mūsu mērķis uz attīstībā. Tāpēc pareizā uztvere tagad šajā realitātē pieņemt visu ārējo, kā iekšēju, ienest to sevī, censties neiziet no šīs bildes, tas ir noteikums, ka jūs sāksiet izjust radītāju un pakāpeniski iekšēji savienoties ar viņu. Un tad arī radīsies jūsos šīs sajūta radītāja sevī,
un šī sajūta jūsos sauksies par dvēseli. Pēc apraksta, jā, dvēseli tas ir kā daļa no radītāja. Jautājums no manas mīļās grupas Čīlē. Vai spēks pēc visām varas struktūrām arī skatās? Nav nekāda politiska vai kā kāda līderi. Viņi visi ir vairāk ne mazāk kā lelles tādiem pašiem veidoliem, kā jums ir liekas, kas eksistē ārpus mums, jo nekā neeksistē ārpus manis. Tikai vienkārša gaisma, jo viss pārējais zīmēs manīts tikai ar tām īpašībām, un tāpēc mēs redzam, ka mūsu pasaulē nekas nemanās vienkārši tāpat, izjūt bez kādām mūsu rīcībām. Tagad mēs to sākam novērot visās sistēmās, visā pasaulē. Tāpēc nekāda spēka radītāja, nekāda līdera nav, nebija un nebūs. Ja vajag manipulēt cilvēku ar cilvēku visādām tādām lellēm, bet ne tas, ka viņos eksistē kaut kāds viņa brīvība, kaut kāds savi spēki. Kas ir sapnis un kāpēc viņi realizēs? Un kad mēs sāksim saprast sevi pareizi no sevis no iekšpus, tad mēs redzēsim, kas tad ir īstais sapnis un kas ir realitāte. Un tad mēs sāksim saprast mūsu šodienas stāvokli, kad es guļu, kad es augšā, kad es eju lejā no manām vēlmēm, kad es vairāk to sajūtu, kad es tā peldu, kad man jāiziet sevi guļošam, kādā zemākā stāvoklī. Nav nekā tāda brīnumaina. Pazeminot vēlmes, ja es izēju stāvoklī, kas sauc, un es paaugstinot, es it kā pamostos. Mūsu pasauli attiecībā pret citām pasaulēm saucas kā sapņu pasauli, jo lielāka ir garīgo mēs neizjūtam, tā attiecībā pret viņiem mēs atrodas it kā atslēgtā, snaudošana stāvoklī. No Amerikas jautā, vai var teikt, ka cilvēks uztver savu realitāti? Nē, ne tikai uztver realitāti, ir līdzeklis priekš tā, lai būtu saiknē. Juris no tevis jautā, tad mēs jūtam kā attēlu, un to attēlu, ko mēs neizjūtam šajā no augšas. Tas viss ir tēls kā būs no mums slēgt, tāpēc visa pasaulē dalās attiecībā pret mani par atvērto, redzamo un slēgto no manis. Par to arī tiek runāts. To, ko mēs šodien mācījāmies, punkts 34. no Ioda Zora, un vēl ir daudz dažādu rakstu par realitātes uztveri, ko arī mēs mācījāmies pēdējā laikā. Tas ir 3. raksts no tādas šamāti grāmatas, kā tā saucās, kur tiek runāts, ka viss pasaulē sastāv tikai no radītāja, no atsmuto, ka radītājs un dvēseles, kas sasniedz radītāju. Te man vēl iedeva jautājumu, Mihails no Moskavas jautā. Visa pasaule, ko es uztveru, atrodas manī, un kas atrodas jūsos. Kur tad tā krustojas mūsu starpā? Protams, ka tas Mihailam taisnība. Mūsu realitātes kopā nesiet, mums katram ir sava realitāte. Bet kā mēs to varam uzzināt? Ja es paņemšu tagad glāzi, dzeru, es kaut kādā veidā to izjūtu ar savu vēlmi. Kādu izjūtu? Un jūs paņēmāt ūdeni. Mēs varam to salīdzināt? Nevaram. Manas izjūtas ar jūsiem nevar
tāpēc, ka man ir manas vēlmes, līdzas jūsu. Tāpēc katram ir sava realitāte. Tāpēc šīs vēlmes 620, viņiem ir katram ir savs. Bet eksistē kopējā uztvere un metodika uztveres realitātes šīs radītājiem. Par to arī mēs kopā runājam. Bet katram ir sava pasaule. Katram savs radītājs. Katram ir sava realitāte. Bet, kad tad mēs tiekamies kopā, ja es redzu, ka viss šī pasaule ir mana, te pēkšņi otrs man saka, es arī uzskatu, ka arī tu esi manā pasaulē. Kur tad šeit ir tās pretrunas, kur mēs savienojamies savā starpā? Mēs savienojamies, bet tikai pēc tā, kad mēs pilnīgi izējam šo visu, katrs izējam šo visu ceļu, un ka visas šīs īpašības ir pilnīgi līdzvērtīgas radītājiem, tad arī no katra tāda personīga labojuma rodas kopīgi ieslēgšanās visus kopā vienā veselā. Tas arī nākošais etaps, kurš ir ārpus aiz šīs kopīgās vadības. Bet par to mēs arī runāsim tālāk nākošajās nodarbībās. Un tagad mēs